šeit uzturas 105,000 un vairāk cilvēku no trešajām valstīm. Šajā nedēļā Saeima nobalsoja par parlamentārās izmeklēšanas komisiju, kuras nosaukums ir garš un komplicēts, bet pamatbūtība, kas jādara šai komisijai, ir jānoskaidro problēmas un jāpiedāvā risinājumi, kā apturēt nelegālo imigrāciju no trešo valstu pilsoņiem vai valsts piederīgajiem tieši šeit Latvijā. Fakti liecina par to, ka no 2015. gada ar termiņu uzturēšanās atļaujām un citām uzturēšanās atļaujām šeit uzturas 105,000 un vairāk cilvēku no trešajām valstīm, bet vēl jau ir arī tādi, kas uzturēšanās atļaujas iegūši citās Eiropas Savienības valstīs. Līdz ar to šis jautājums kļūst aizvien karstāks un, ko tur piebilst, ir acīm redzami, atbrauciet uz Rīgas centru un pavērojiet, kādi cilvēki pamatā strādā Bolt kurjeru darbā. Tā kā ļoti daudzus šis jautājums uztrauc, un līdz ar to komisija sāks savu darbu. Latvija pirmajā vietā atbalstīja, protams, šo te iniciatīvu un deleģēs komisijā strādāt Edmundu Ziltiņu.